Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs pirmās nedēļas lasījums. Pirmdiena. Liels pārsteigums. Vai esi jau izpildījis grāmatiņas 7. lapas pusē atrodamo uzdevumu 2 minūtes neteikt ne vārda, kad citi runā un uzdod tev jautājumus? Ieklausies šodienas stāstā un noskaidro, kāpēc kāds dievbijīgs vīrs zaudēja savas runas spējas. Gados vecais pāris Caharija un Elizabete aizvēra acis un sāka lūgt Dievu. Viņi lūdza un gaidīja un lūdza. Uzticīgais pāris no Hebronas, Jūdejas zemē, gaidīja Dieva apsolīto glābēju. Pāris zināja, ka viņiem nebūs ilgi jāgaida. Dievs saviem praviešiem bija devis vēsti par nākotni. Pravietim Danielam viņš bija atklājis, kad nāks apsolītais glābējs. Tas laiks bija klāt. Ko Dievs teica savam pravietim Jesajam? Izlasīsim Jesajas 9. nodaļas 6. pantu. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šī laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebauta dedzīgums. Caharija un Elizabete svēto rakstu ruļļos bija lasījuši arī citu skaistu pravietojumu. Pirms glābējs atnāks uz šo zemi, Dievs sūtīs varenu sludinātāju, lai palīdzētu cilvēkiem atvērt glābējam savu sirdi. Pāris dedzīgi lūdza Dievu un iespējams domāja, kad tas notiks? Tad kādu dienu, kad priesteris Caharija templī kūpināja vīraku, līdzās altārim parādījās spoži mirdzošs eņģelis, kurš izgaismoja visu telpu. Eņģelis Caharijam kaut ko pavēstīja. Kas tas bija? Izlasīsim Lūkas 1. nodaļas 13. līdz 17. pantu. Bet eņģelis uz viņu sacīja: Nebīsties, Caharija, jo tava lūkšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauksi Jānis. Un tev būs prieks un līgsmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu, jo viņš būs liels tā kunga priekšā. Vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un svētais gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Izraēla bērnus viņš atgriezīs pie tā kunga, viņu Dieva. Un viņš ies viņa priekšā Ēlijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavodams tam kungam padevīgus ļaudis. Uz brīdi Caharija sāka šaubīties par šo vēsti. Viņš teica, kā es to zināšu,
jo es pats esmu vecs, un mana sieva arī ir jau labi gados. Viņi bija par vecu, lai laistu pasaulē bērnu. Eņģelis paskaidroja, ka viņš ir Gabriels, Dieva sūtītais. Tad eņģelis Caharijam pateica vēl ko. Tā kā viņš bija skaļi izteicis savas šaubas par Dieva vēsti, viņš nevarēs parunāt, līdz kamēr brīnumainais bērns nebūs piedzimis. Caharijas seja priekā iemirdzējās. Dievs bija izvēlējies viņa ģimeni savam īpašajam mērķim. Viņi būs daļa no Dieva lielā stāsta. Viņš nodos savas šaubas Dievam un uzticēsies viņam. Nevarēdams parunāt, bet ar starojošu seju Caharija pameta templi. Padomā un pastāsti. Kāpēc Dievs izvēlējās Cahariju un Elizabeti? Izlasi Lūkas 1. nodaļas 6. pantu. Iedomājies, kā viņi jutās zinot, ka kļūs par vecākiem tam, kurš sagatavos ļaudis tā kunga atnākšanai. Lai skan Lūkas 1. nodaļas 37. panta dziesma. Laiks lūgšanām. Lūdz Dievu, lai viņš tev palīdz atdot visas savas šaubas un uzticēties viņam.